Ābrams, zinātnieks, lopārsts Visvaris, vaironis un alu cilvēks, jeb īstajā vārdā Māris Lācis no Sabiles. Tautā tādus kā viņš mēdz dēvēt arī par staigājošām enciklopēdijām. Man jau no skolas gadiem ir paticis viss kaut kur iebāzt savu degunu, uzzināt ko jaunu un pastāstīt to arī citiem. Sabilē un tās tuvākajā apkārtnē nav tādu vietu, par kurām turisma gids Māris nezinātu pastāstīt, pie tam savdabīgā, interesantā veidā caur jokiem, humoru un ar teatrālu piešprici. Parasti es braucu ar savu balto žiguli sagaidīt, un man ir kaujas komplekts, līdz kur es varu taisīt variantus atkal pasniegšanas. Cilvēks, ja brauc kaut ko skatīties ekskursijā, viņam nevajag informāciju. Informāciju var izlasīt internetā, grāmatās, Dievs viņu zina, kur un to viņš aizmirsīs momentā. Jā, ir svarīgas lietas, ko vajag pateikt un kas ir jāzina, bet viņam nav vajadzīga informācija, piedzīvojums. Un tas ir tas, ko var iedot tas teātris atkal. Sabile ir skaista un pievilcīga visos gada laikos, un nav tāda pagalma, vārtrūmes vai ēkas, kura neglabātu kādu senu stāstu vai atgadījumu no vietējo pilsētnieku dzīves. Vienīgā iela, un uz tās gandrīz viss notikuma atrodas. Ir pamatlietas, ir nezūdošās vērtības. Tas, protams, ir Vīnkalns, tā, protams, ir Sabiles kā sajūta, kur nevar dabūt izskrienot cauri ar automašīnu, kurai ir jāiziet cauri. Tas ir sen, jo to es atceros no bērndienā, ka tas lielgabals te ir. Tur var iepāst degunu, apskatīties ar kādām lodēm, tai šaujas zviedri. Tagad nav labs spiediens līkajam, ka rodziniekam. Tas ūdens nāca no līkas caurules, un viss gāja pa atklātu grābu. Reku augusts brauc atkal. Sveiks, ka tu vizinies! Sveiks! Visvecākā ēka Sabilē ir baznīca, kura celta jau tālajā 15. gadsimtenī. Sperot soli pāri majestātiskās ēkas slieksnim, sajūtama senatnes elpa un dievlūdzēju radītais miers. Izrādās, ka šeit ar vietējiem ticies arī iepriekšējais Latvijas prezidents. Prezidenti nāk un iet, viens labāks, viens sliktāks, viens stiprāks. Katram ir savas cilvēciskās īpašības. Bet valsts ir, valsts būs. Protams, ka mēs esam mazāk paliekam Latvijā. Un cik es zinu, praktiski gandrīz jebkurā ģimenē ir kāds, kas ir aizbraucis. Tas ir sāpīgi, jā. Vietējie ļaudis pilsētiņā rosījušies visos laikos. Senāk ādmiņi, vēlāk sērkociņu fabrikas strādnieki, bet padomju gados bijusi populāra konservu fabrika, kurā pildīti daudz iecienīts gardums konservēti zaļie zirnīši. Zirņa caurums. Viņš bija tieši šeit pretī, tajā līkumā. Zirnīšu pārstrādes projektā, tajā procesā tās iekārtas vajadzēja mazgāt un skalot, un te zirnīši gāja ārā pa noteikti cauruli pa taisnu abavā iekšā. Un tā bija ideāla zivju iebarošanas vieta. Reti kurš no iebraucējiem zina, ka runīgā sabilnieka īstais arots ir veterinārārsts. Dakterēti tiek ne tikai suņi, kaķi un dažādi ragu lopi, bet arī vietējo saimnieku lepnums zirgi. Kalna galā ganās čigāna augustu zirgi, un tad vēl ir daži zirga entuziasti tuvākajā apkārtnē. Tā kā, zirgs vairs sen nav darba lops, zirgs ir izpriecai, dekorācijai, vaļaspriekam, sportam un izklaidei. Un turistiem, protams, jā. Māris smēja, ka viņš ir nevis viszinis, bet daudzzinis, kurš dažādus stāstus par vietējo pilsētiņu un tās ļaudību dažādos laikos var stāstīt kaut uzmodināts nakts vidū. Dace Mieriņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija.